Labdien, Ziņi, klāt jūsu laiks un skatāmies, ko jūnijā sola taro kārtas. Dvīņu zīme. Jā, taro kārtas saka, ka viens ciklus ir noslēdzies, viens nopietnas ciklus ir noslēdzies, un tas ir jūsu solārais gads. Tātad jūnijas lielākajai daļai dvīņu ir arī maija beigas, ir lielākajai daļai dvīņu jauna solārā gada iestāšanās, kas nozīmē, ka sācies atkal jauns ciklus. Jūs esat nobeiguši iepriekšējā etapa enerģiju, jūs esat priecīgi pārkāpt slieksni. Tas ir tā kā tad, kad ir vidusskolas izlaidums vai augstskolas izlaidums vai kāda projekta padarīta nosvinēšana, ir kaut kas beidzies, jūs esat apmierināts, jūs saprotat, ka visa dzīve priekšā un nākamais gads ir priekšā un viss notiek, bet savā ziņā ir mazliet arī tā kā retrospekcija pār plecu, tu atceries, kas bija labs pagājušā gadā, ko es tad iemācījos, varbūt ir vērts kaut ko nest līdzi, kaut ko saprast, kaut ko atmest pavisam, ja, tā kā atrašanās uz sliekšņa starp veco un jauno, un tad šis mēnesis tiešām, lai jums būtu tāda lieliska ieiešana savā jaunajā gadā, padomājiet par to labo, šajā gadījumā man gribas teikt par to labo, kas ir bijis pagājušā gadā, un ko jūs noteikti paņemsiet līdzi arī šajā, jo tas būs tā kā resurs, tāda liela resursa enerģija. Paskatīsimies, ko taro kārta sola darbā. Darbs jūnijā. Darbā jūs būsiet lieliski, neaizstājami, perfekti, parādīsiet visas savas prasmes, visas savas mākas. Šis ir mēnesis, kad iespējams jums vajadzēs kaut kur uzstāties, prezentēt savas zināšanas, pamācīt kādu, paturēt kādam roku, ievirzīt viņu darbā. Bet katrā ziņā šī ir kārtas, kas liecina, ka jūs esat sasniedz tādu tiešām virsotni šajā mēnesī. Protams, šajā mēnesī, kurā jūs varat paprasīt tātad arī algas pielikumu vai sev izdevīgus darba apstākļus vai kaut kāds papildus bonus, jo maks faktiski ir tas, kas katrā darba vietā ir pilnīgi nepieciešams un jums šajā ziņā jāsaka veicās. Ja jūs šajā mēnesī aicina prezentēt, rādīt, mācīt, stāstīt, pašam mācīties, sakiet jā, jo tas būs izdevīgi, tas būs papildinoši. Papildinājums, protams, magam nav vajadzīgs, bet vienmēr jau nodara kādu jaunu enerģiju. Un privātā dzīve. Ko varētu nest privātā dzīve? Dviņiem Sātans privātā dzīvē, kas liecina par tādām kaislībām, par kaislību uzvirmojumiem mēneša laikā dažādu iemeslu dēļ. Sātana tēmas ir 3 – seks, nauda un atkarības. Ja? Tātad skatoties, kura no tēmām jums ir tā populārākā jūsu ģimenē, un jā, tā var būt dažādi resursi pārdot, tā var būt cīņa par ietekmi, par to, kam pieder vāra, kam ir teikšana, kurš grib kaut ko vairāk izspiest no otra partnera, sev izdevīgus apstākļus, komfortu, naudu, vairāk intimitātes, vairāk prieka, ja. Vairieties vienīgais no tā, ja jūs paši arī apzināties, ka jūsu ģimenē ir problēmas ar atkarībām kādam, vairieties no tā, ka būtu atkal jācelā šī tēma, ka būtu par to jārunā, un gluži vienkārši tas padarīs jūsu jūniju daudz priecīgāku. Tiem cilvēkiem, kas tikai meklē attiecības, šī kārta saka, jā, viss ir iespējams, jo Sātans pasniedz jūsu ceļā, un tā kā gribatos teikt, esmu, kura izskatās tieši tā, kā jūs iekārojat, tā, kā jūs vēlaties, tas, kas jums pievelk, tas, kas jūs saista, un līdz ar to saprotams, ka uz Sātanu nav iespējams neiekrist, tikai saprotiet, ka lēnām, pamazām, mazītiņām, maziem solīšiem, lai tas nav atkarību raisoši, jo Sātans paņem mazo pirkstiņu, iedod Sātanam mazo pirkstiņu, viņš paņem visu roku. Ja? Tad maziem solīšiem uzmanīgi, bet, protams, kas būtu vasaras sākums bez Sātana attiecībās. Brīnišķīgs mēnesis gaidāms, lai jums viss izdodas.